Mums tikko atveda šādus te audumiņus. Šis ir trikotāžas šaudums, plānais trikotāžas šaudums ar šādu te pasaku motīvu, laumiņām, sēnēm, meža motīviem, vilkiem un putniņiem. Tad otrs trikotāžas šaudums ir šāds te ar ziediem. Tad mums atved softshell audumu, tas ir tāds vēja audums ar iekšā pūciņu. No ārpus tāds kakī toņa raksts varētu teikt. Vienkrās plānā trikotāža. Tad ir mums mīkstais pils ir atvests. Kas mums šis paudums, tad skatīsimies, šis ir, šī ir cilpiņa trikotāža. Cilpiņa trikotāža ar debesu un zvaigžņu motīviem. Flīs zaļā krāsā, viskozs audums, šāds te ar ļoti foršu kritumu, man liekas ļoti mīksts un samtains audums. Tad ir teddy audums, ko bieži vien izmanto mājas dekoriem, spilventiņiem, krēsliem, mēteļiem, arī tādi mēteļi tagad modē ir. Tad ir poplins, prēmijum kokvilnas audums ar šādu te motīvu, ar putniņiem un ziediem, satīns. Tad vēl ir plauktu papildinājums, tātad mums ir atnākuši, kas tas paudums bija aizmirst? Šitas? Muslins, jā, man aizmirstos, kas paudums muslins. 100% kokvilnas audums, muslins, tāds ļoti čagains un foršs audums, elpojošs un patīkams. Šādas te krāsas, manžetīte ir atnākusi, manžetīte. Tad ir baltie un siltinātā trikotāža. Siltinātā trikotāža, šis tons ir tumši zilais. Šādi te pūciņi